Mēs savu laiku domājot par uzņēmumu misiju, izdomājamies, kā jau parasti. Izdomājās, ko tikai neizdomājās, bet mēs palikām pie tā, ko mums kabinets ir nodefinējis, kāpēc mēs pastāvam kā kapitāla sabiedrība. Ir populārs temats, droši vien arī pašvaldību vidē, arī par pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Kāpēc un vai vispār? Un tad mēs palikām pie tās definīcijas, kas mums ir no kabineta puses noteikti. Un jāsaka, ka gadiem ejot uz priekšu, šis jau mums ir 7. gads, šī misija, tad varam teikt, ka turamies ļoti labi šajā gultnē. Tas, kas tādā plašākā nozīmē, ko mēs līdz šim esam koplietojuši, tās lielākās sadaļas segmenti ir pilsoņu digitālā identitāte, kā jums zināms, e-paraksts mobile. Jāsaka, ka intensitāte gan pateicoties Covidam, gan daudziem citiem apstākļiem ir pēdējos gados ļoti būtiski pieaugusi. Un jāsaka, ka šobrīd uz rokām cilvēkiem ir tuvu pie 2 miljoniem identitātes apliecināšanas rīki, EID kartes 1,3 miljoni un tuvojās jau 600,000 e-paraksts mobile. Un katrs trešais iedzīvotājs tiešām arī lieto vismaz reizes ceturksnī šos rīkus. Piekļuvu sakariem, šeit runa ir ne tikai par maģistrālu, bet arī par platjoslu, vidējo jūdzi. Protams, joprojām akcionārs sakaru, satiksmes ministrija risina tematu, kas attiecās uz pēdējo jūdzi, vairāk vai mazāk veiksmīgi, varētu teikt, ka novēloti. Bet uzlabojumi ir redzami. Kas attiecās uz vidējā jūdzi, jā, tad šobrīd ir tuvojamies 8,000 iznomāto kilometru un mēģinām intensīvi sadarboties ar jo sevišķi mobiliem operatoriem. Un kā reiz otrās kārtas noslēguma spurts bija saistīts taisnam mobilo operatoru torņu pieslēgšanu vidējā jūdzē. Par datu glabāšanu šobrīd datu glabāšanā mums ir tādas nozīmīgās, ir šobrīd 3 lokācijas. Rīgā tā ir Zaķisala tornis pieminētais un Talējas iela, kā arī nodrošinām to kritiskāko, lai tas atrastos arī ārpus mūsu robežām. Intensīvi strādājam pie tā, lai labā attālumā no Rīgas un ne ostas pilsētās būtu arī mums 3. nozīmīgais data centrs, kur plānojam pabeigt 27. gada izskaņā. Kiberaizsardzība 10 gadi, tas ir DDoS, tātad pakalpojumu atteicis uzbrukumu aizsardzība, tas, ko mēs nodrošinām. Jāsaka, ka pēdējie 5 gadi bijuši salīdzinoši veiksmīgi, un tas pirms pagājušās nedēļas incidenta, tad iepriekšējais nozīmīgais bija 20. gada decembrī. Cik droši tu jūties? Labs jautājums. Jau prelūdijā iesākumā es minēju par fiziskās digitālās vides saplūšanu. Un šeit tālāk arī pamatā stāstīšu par to lielākiem izaicinājumiem. Ne tikai to, ko mēs LVRTC redzam, kas būtu pašvaldībām tas lielais, bet arī atzīstot, kas ir mūsu tie lielākie izaicinājumi. Manuprāt, viņi lielā mērā saskan, un viņi, skaties kā gribi, ir saistīti ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, ar to, kas jebkurā gadījumā paliek kā lielākais riska elements, ja mēs runājam par digitālo vidi. Jaušības vai nejaušības pēc. Mākslīgā intelekta risinājumi no savas puses esam aktīvi nodrošinot pasīvo infrastruktūru, bet pietiekoši piesardzīgi ieviešot pie saviem infrastruktūrā. Un par digitālās telpas aizsardzību kā tādu un līmeņiem, tad jā, vēl varētu teikt, ka 7-8 gadus atpakaļ par kibertelpu mēs pamatā runājām par tā sīpoliņa ārējo misu, tātad aizsardzību pret pakalpojumu atteicis uzbrukumiem. Un līdzīgi, tad šobrīd vienlīdz nozīmīgi ir arī tās sīpola, tās nākamās rievas uz iekšpusi, uz infrastruktūru.
sākot no piegāžu ķēžu jautājumiem un beidzot ar dažādiem procesiem un procedūrām uzņēmumu ietvaros. Kā mēs redzam izaicinājumus pašvaldībām 4 bloki, risku pārvaldību. Es teiktu tā, ka sākotnēji pat objektīvi novērtēt risku klāstu un saranžēt viņus šajā kiberdigitālajā jomā. Otrs ir, kā izpildīt. Šeit arī varu padalīties, kad izpildes intensitāte, protams, jebkurš uzņēmums un arī, es pieņemu, pašvaldības liek būtiski ambiciozāku nekā tas reāli dabā ir iespējams. Šeit ir grūti vienmēr apstādināt arī kolēģis, iespējams arī jums, kad pagaidu izdarām bāzīti un tad ejam uz nākamo līmeni un virzāmies tālāk. Trešais izaicinājums ne tikai pašvaldībām, bet arī uzņēmumiem, kas strādā IT, IKT nozarē, tas, ko sauc par 24, 7, 30, 360, tad joprojām tāds kvalitatīvs pakalpojumu pieejamības un incidentu pārvaldības risinājums, servis dēļ mazā tirgus un daudziem citiem apstākļiem ir ļoti, ļoti liels retums tirgū, lai tādu kvalitatīvu nodrošinātu. Jo tā vērtība izmaksa šeit sākās aptuveni no 1,2, 1,3 miljoniem gadā, lai tādu varētu nodrošināt kvalitatīvu. 24, 7, 360. Un noslēdzošais, bet to es neatskaņošu. Par sodiem tas nav mūsu temats. Ja mēs raugāmies uz to ainu, par ko droši vien arī tālāk būs runa, kā mēs viņu redzam un segmentējam pret sevīm, uz savu uzņēmumu un saviem pakalpojumiem un darbiniekiem, pieņem, ka pašvaldības arī agrāk vai vēlāk pie katra no segmentiem pieturēsies. Dati privātums, kiberdrošība, mākslīgais intelekts, platforma darbs un mēdīja un regulējums Latvijā. Šeit no šīm ikoniņām spēkā stājušies ir visi izņemot 4, kas ir sarkani. Un šobrīd jāatzīst, ka regulējums Latvijā 2 pagaidām ir sarkani. Vienu no tiem pieminēja Gatis savā stāstījumā. Jā. Tātad mēs pakāpeniski tuvojamies noslēguma punktā nogrieznī, tātad, lai nofiksētu tas, kas ir attiecās uz valsts datu apstrādes mākoņu nosacījumiem, un kaut kur pavisam tuvu blakus mums arī visu laiku diskusijās figurē arī datu centru drošības prasības, kas mums ir arī jāpiezemē. Jā, iepriekšējais slaids bija ļoti daudz, un jā, tur varētu kādu nedēļu pie katra no segmentiem padiskutēt un saprast, kur mēs atrodamies, tad šeit par veiksmīgu kiberdrošību uzreiz projicēšu arī uz mums pašiem, jo tā ir vislabāk un visgodīgāk. Tad es teiktu tā, ka no šī kopuma, no šiem segmentiem, tas, kas ir izaicinājuma sāls, tie ir 3 elementi, kas visvairāk kā reizi saistīti ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, ar prasmēm un ar pārvaldību. Tas ir 24/7 incidentu pārvaldība. Nākamais ir darbības nepārtrauktīga krīzes situācijā. Un nākamais šeit lejā ir apmācības un kiberhigiēna. Es teiktu tā, ka gan uzņēmumiem, kas strādā IT, IKT sektorā, gan arī tā skaitā arī pašvaldībām, pašvaldību kapitāla sabiedrībām un kopumā, ja mēs raugāmies uz ekonomiku, mans redzējums, mūsu redzējums ir tāds, ka tieši šie 3 segmenti, kas visvairāk un vistiešāk saskarās ar vislielāko to cilvēku faktoru, ir tie, kuriem būs būt uzmanības tajā centrā. Runājot par nepārtrauktību darbības, tad jā, mēs visi esam lasījuši dažādas instrukcijas un principus, kā tas būtu jādara, cik bieži tas būtu jātrenē, bet tajā ikdienā, ja mēs raugāmies uz to pašu nepārtrauktības trenēšanu, es domāju šeit gan tehnoloģisko platformu līmenī,
gan biznesa nepārtrauktības līmenī, gan uzņēmuma darbības nepārtrauktības līmenī, tad vienmēr kaut kas nedaudz pietrūkst vai nu uzmanības vai prioritātes nolikt fokusā, lai tā frekvence tiešām uz šiem treniņiem būtu atbilstoši nepieciešamam. Kaut kādi elementi, tas ir reizi kvartālā, kaut kas reizi pusgadā un kaut kas reizi 2 gados. Par VESPSu, vienotais elektronisko sakaru pakalpojumu centrs, šobrīd jāsaka, ka šo aktivitātu projektu mēs aizsākām 2017. gadā, tātad sanāk 8,5 gadi. Jāsaka, ka aizsākot bijām ļoti piesardzīgi, jo skaidrs, ka valsts līmenī, ja mēs runājām par ministrijām, par resoriem, tad vismaz uz to laiku joprojām bija katram savu pietiekoši apjomīgu saimniecību un arī personāla sastāvs, kas to nodrošināja, tad uzskatām, ka tas, kas ir panākts taisnība koplietošanā un efektivitātē, tā skaitā arī resursu un cilvēku resursu izmantošanā, ir salīdzinoši labs. Mums ir iekšā 50 organizācijas, 180, gan arī 180 informācijas sistēmas, no kurām puse ir valsts informācijas sistēmas pēc klasifikācijas, un nodrošinām 21 pakalpojumu. Esmu dzirdējis, ir dzirdēts arī tas, kas ir bijis arī oponenta pusē par VESPS, kad jūs jau strādājat uz kaut kādu noteiktu segmentu, kaut kur specializējaties, jo nevar būt, kad ir finanšu sektors un veselība. Tās ir divas dažādas pasaules un kā to pārvaldīt, un tiešām vienotas platformas, tad šeit šī bilde parāda to, ka tas tā īsti nav. Ir 5 nozares, veselība, tieslietas, satiksme, finanšu nozara un ekonomikas nozara, kuras viss pārsniedz 10% punktus šajā VESPS pakalpojumu sniegšanā. Piekritīsiet, ka diezgan dažādas nozares. Ir iespēja tas raustītās sarkanais ir pašvaldības 6%. Jā, paldies Liepājas, Siguldai, Jūrmalai, Rīgai. Mēs jau sadarbojamies šajā platformā, kas, protams, uzreiz, iespējams, sākumā vajadzēja pateikt atrunu. Šī platforma un VESPS ir tikai viena no iespējām. Katrai situācijai droši vien ir kaut kas piemērotāks vai mazāk piemērots. Par kiberdrošību, jā, pakāpeniski virzamies uz priekšu. Tas, kas labi strādā, un arī pašiem uz sevi ir pikšķerēšanas simulācijas. Šobrīd ir pie 20 000, kas ir veiktas. Aizsargājam šobrīd virs 500 resursiem. Un jā, pakalpojumu klāsts ir 8 pakalpojumi. Par ieguvumiem integritāte, izmaksas cilvēku resursu patēriņš, nav publiskais iepirkuma likums un elastīgi mērojama infrastruktūra. Šo mēs izlaidīsim, kā pieteikties, to visu var atrast iegūglējot. Jā, un noslēgumā pavisam īsi ir arī 3 pakalpojumi, ko valsts, nosauksim tā, kopumā valsts nodrošina bez maksas. Skaidrs, ka nav nekas bez maksas mūsdienās, bet tā tad ir uzdevumi, kas tiek centralizēti, apmaksāti no aizsardzības un satiksmes ministrijas puses. Tātad tas ir pakalpojumu atteicis uzbrukuma aizsardzība, tas ir DDoS, otrais ir GLVX, kas ir tātad risinājums datu pārraidē vai nu smagu kiberuzbrukumu gadījumā, vai arī globālā interneta nepieejamības gadījumā, būtībā valsts intranets, ja tā varētu nosaukt, un IPv6, tātad interneta protokola sastāva versija ir tas, kas arī tiek pārvaldīta bez maksas, un tie, kas arī saskārušies ar to, ka jums 4. ir jau pilnībā aizsis, grūti reģistrēties un dārgi, tad šeit ir iespēja arī pāriet uz 6. versiju bez maksas. Un iespējams mazināt arī kaut kādas vēsturiski izveidojušās atkarības. Un noslēgumā, par cik es iesāku tajā prelūdijā par dzīvnieciņiem, tad nepateicu vēl vienu piemēru par
ka nevienmēr viss ir tā, kā izskatās, jo mēs varam vizuāli iedomāties lauvu, un katrs mums ir kaut kāds priekšstats, kaut vai no bērnības, un varam iedomāties hiēnu. Arī droši vien, kad ir aptuveni priekšstats. Tad hiēnas medībās ir 5 reizes efektīvāks nekā lauvas. Un tas arī par enerģiju. Paldies par uzmanību.